Labdien visiem! Labdien. Sākam grāmatas Dievmāte Latvijā atvēršanu. Atvēršanas pasākumu, kas notiek Inčukalna bibliotēkā. Un atvainojiet, varbūt nenotiks viss tā ļoti kārtīgi, ka būs dažādas aizķeršanās, bet es domāju, ka tas lietas būtību nemainīs. Tātad būs arī pieslēgšanās aizpūtas bibliotekai, no kurienes runās grāmatas autors Jānis Drīgs caur Skype, ja es viņu izdosies viņu sazvanīt. Un šeit arī noteikti arī lasītāji staigās garām un ņems grāmatas, kā jau tas bibliotekā ir parasts. Tad vispirms es ļoti īsi pastāstīšu par to grāmatu un kāpēc es viņu tā pūlējos izdot. Un pēc tam es mēģināšu sazvanīt Jāni Drīgsni. Un vēl mums apsolīja arī ierasties šeit vairāk garīdznieki, bet viņiem pēdējā brīdī nebija laika. Bija kaut kāda administratīvi tādi aizķeršanās. Un katoļu mācīt priesteris Andrejs Trapučka. Viņš ir ļoti aizņemts, viņam nav laika, bet viņš arī iespējams ar Skype pieslēgsies, viņš apsolīja. Un tāpat tās luterāņu mācītājs Ivo Pavlovičs ieradīsies mazliet vēlāk, jo viņam ir Baložos tur eglīte. Viņam ir jārunā eglītē, pēc viņš atbrauks šeit. Kad es kaut ko varbūt aizmirsu, es pateikšu vēlāk. Tad grāmata Dievmāte Latvijā. Kā tad tas sākās? Atsakot, es iepazinu Jāni Drīgsnu. Te viņš ir uz otra vāka redzams. Iepazinu viņu kādus gadus. Tas bija 1997. gadā apmēram. Un viņš braukāja pa Latgali, brauc uz Latgali un pa visu Latviju un ievāca tādus atmiņas stāstījumus no cilvēkiem, kuriem parādījušies Dievmāte. Un viņš to darīja regulāri. Un viņš pēc katrā tāda brauciena rakstīja tādu stāstiņu, kā savu dienas grāmatu, un tur tajā stāstiņā uzrakstīja visu, ko tie cilvēki viņam bija stāstījuši, un arī savus pārdomas. Un viņš ir labs stāstītājs, šis cilvēks. Viņš ir vienkārši cilvēks, strādājis visu laiku par būvinženieru palīgu, bet viņam ir literāra dotības, kuras, būtu labi, ja viņš būtu viņas izkopis, ja būtu iespēja viņam bijis mācīties, bet, diemžēl, tā tas nav bijis, un tāpēc tai grāmatai vajadzēja ļoti lielu redaģēšanas darbu, ko arī es paveicu, jo es uzskatīju, ka noteikti tā grāmata ir jāizdod, jo, tāda lieta kā Jēzus Kristus mātes parādīšanās Latvijā, tomēr viņai ir jābūt, viņa priekš cilvēkiem ir. Un tāpēc cilvēkiem par to ir jāzina. Un tas sākās tā parādīšanās 1986. gadā Latgalēs, Smelteros. Tas tāds netālu no Prēļiem tāds ciematiņš. Un tur ir kādreiz tas bija Līlija Ovīši, un viņi tikai pārdēvēja pa Smelteriem padomju laikā. Tā kā nevarēja to vārdu uzrakstīt un izrunāt pareizi. Un tur tādai sieviņai Genovevē viņa gāja pēc gotiņas uz lauku, un viņa redzēja, ka debesis paliek gaišs, nesaprata, ko tas nozīmē, un tad ieraudzīja, ka tāds 3 stūris, un no tā 3 stūri iznāk Dievmāte ar Jēzus bērniņu rokās. Tas parādīja, ka Dievmātei nav vienaldzīgs, kas šeit notiek, un ka
tika dotas tāds neliels. Visu laiku tika aizrādīts, ka šeit vajadzētu mazāk strīdēties un par dažādām tādām lietām, kas te notiek. Un Jānis Rīgs to visu pierakstīja. Viņš tagad zvana. Jā, es tev klausos. Jā, tagad mēs tev laižam ēterā, bet tu neesi tikai iegājis Skype'ā, palūdzi no asistentiem, lai tev ielaiž tajā programmā. Viņi nav ieslēgti vienkārši. Jā. Nu jā, laikam. Jau vajadzētu. Kur viņi izslēdzās reku pie Stenders? Stenders tālāko to. Tālāko. Bet tu neesi programmā iekšā, saka, lai tev ielaiž iekšā. Jā, Skype'ā tev jāiet, tu neesi. Un tad tu vari man zvanīt, ja tu esi iekšā, tad zvani man. Nē, pa Skype'u zvani, man zvani pa Skype. Kas tas ir? Es nezinu. Bet tur jau tie asistenti jau zina. Tad tiem jau vajag arī. Tie jau var palīdzēt. Nu nav jau, cik, nav zvana. Nav zvana. Paldies. Nav zvana, prasa asistentiem, lai viņi, nu, tu neesi Skype'ā vispār. Viņš jau nezinu, varbūt tu pasaka. Nē, mēs jau to atkal vienreiz izdarījām. Tur jau zina, kas par lietu. Tu neizdoties, Šito? Nē, nemaz vienkārši tā jau nepārāk. Nu tā. Viņš zina šito adresi Skype. Mēs jau vienreiz to visu mēģinājām. Tad jau viņš zina. Labi, kamēr mēs slēdzamies klāt, es turpināšu runāt. Nu, vispār jau to grāmatu ir jāizlas, lai varētu kaut ko runāt. Priekš tam tā grāmata ir, es jau te nevaru pārstāstīt viņas saturu. Nu, šeit ir rakstīts ne tikai par to, kur Ģenovē vai Smelteros, viņi sauc to sieviņu, kad Ģenovē parādījās Dievmāte, bet tur arī ir par citām personām, tad
dzintru, par krievāni, par to arī stāstīts, kad Emīlam Dārziņam Melankoliskais valsts ir tieši uzrakstīts šī tajā, kad viņam pirms tam parādījās Dievmāte. Viņi tur ir kaut kur sēdējuši lapenē ar draugiem un runājuši, saka, varbūt arī iedzēruši, bet tad draugi aizgājuši projām, un kad viņi atnākuši, viņš ir bijis tāds ļoti nopietnis. Pēc tam viņš uzrakstīs to Melankolisko valsti. Novirzās, jo tam atspīdums no... Tur ir stāstīts. Tagad labi. Tur ir arī stāstīts par tādiem gadījumiem, piemēram, tāds gadījums, kur tajā pašā aizputē, kur Jānis dzīvo. Tur. Jā. Es pastāstīšu pēc tam to gadījumu. Zvana tēvs pijā. Video uzliek. Mums piezvanīja Andrejs Trapučka, tagad bišķiņ pagaidi, ja? Tā. Šis ir priesteris Andrejs Trapučka. Vienu mirklīt, tūlīt mēs viņu ieslēdzam kameru. Palikās skaņa. Viņš neredz, jo tu esi izslēdzis kameru, ieslēdz kameru. Viņam galvenais viņam ir jārunā, nevis jāredz. Bet arī tev viņam jāredz. Tā, ne, viņš nevar. Cik es to parasto zvanu atbildēju, un vajadzēja video. Es saprotu, kas ir. Tā. Tūlīt. Nu, redz, kā nav. Es viņam piezvanīšu tūlīt. Tā. Jānis. Andrejs, tūlīt. Nu, jūs tā. Viņš izgāja. Jā, mēs jūs visi redzējām tevi, jā, bet mums skaņa nebija kārtībā. Tu varbūt vari tagad pateikt, tagad visi dzirdēs, ko saki, nu, pateikt kādu vārdu. Taču pauzu uzliek. Viņam pauzu. Mēs tevi redzējām, bet nebija skaņa. Paldies, ka piezvanīji. Tagad pat telefonu runājam, bet man ir ieslēgts skaļums telefonam. Jā. Pa Skype mums nebija skaļas. Mēs redzējām tevi. Piezvan vēl vienreiz, vēl pēdējo reizi varbūt mēs varēsim sakontaktēties. Labdien, Aldiņa. Paldies. Sveicu. Bet saka, ka šeit beigsies, tad varēs sasniegt. Jā, daudz skaisti iecerni un beigs īstenot un piepildīt, jā? Apsēdies. Es esmu skrējošā. Piedod. Jā, bet tas Paldies. ir no mums tāds ar Čau. meitenēm. Viens. Jā. Es Aldi, tu neatbildēji video zvanīt kaut.
Jā, mēs tagad kaut ko dzirdam. Skaļāk vienkārši pasvīt. Jā, nu... Dzirdam tevi, jā. Redzēt arī varat? Arī redzēt varam, jā. Ļoti labi, ideāli. Mēs tagad tu esi tā kā mums priekšā stāvēt, jā. Ir tā. Es nezinu, vai tu mūs redzi, bet mēs tev redzam. Jūs gan neredzu, bet lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos, lai slavēts. Nu, tas ir ļoti labi, ka jūs esat tā sapulcējušies, visi domu biedri, un tomēr Dieva lieta ir bijusi jums uz sirds un kas jūs sapulcināja kopā. Nu, ko es gribēju teikt, ka Jēzus, lai atnāktu šajā pasaulē, izvēlējās tādu ceļu kā māmiņu savu, lai kļūtu par cilvēku bērnu. Un tas bija toreiz, kad viņš atnāca pirmoreiz pirms 2000 gadiem, bet šīs dienas vēstījumi, ko Dievmāte sniedza, protams, ne uz savu iniciatīvu, bet Vissvētās Trīsvienības uzdevumā. Mēs redzam, ka Jēzus tuvojas pasaulē un nāk pie mums atkal caur savu māti Vissvēto. Tādu mums viņu jāpieņem. Dieva māti Vissvēto Jauno Mariju jāpieņem tādu, kā viņa pie mums nāk. Un es domāju, ka šis visi vēstījumi un parādības, viņi viens otru atbalsta, apstiprina, neviens kas nav pretrunā visā tajā, ko Dievmāte dara mums pasaulē. Un šie vēstījumi ļoti, ļoti abrīnumā kārtā pavairojas. Pasaule ir tik pilna ar Dieva klātbūtni. Un, ja tas notiek citās valstīs, tā kā Medžugorjā šodien, vai kur Japānā arī musulmaņu zemēs, tad varētu jautāt, kādēļ gan, lai tas nevarētu notikt arī mūsu mazajā Latvijas zemītē. Protams, šādām lietām, šām parādībām ir katrā ziņā nepieciešams ļoti rūpīga izmeklēšana un bīskapa klātbūtne un bīskapa arī apstiprinājums, atzinums. Mēs droši vien zinām, ka tagad, tā kā drīzākā laikā bija mums apsolīts Vatikāna slēdziens par Medžugoras notikumiem. To mēs ar nepacietību un ar prieku arī gaidām un ticam, ka tas būs pozitīvs un tiks arī mūsu augstākajā baznīcas vadībā apliecināts tas, ka tiešām tā ir viņa parādības, Medžugorē ir autentiskas un vēstījumi arī. Tas būtu ļoti svarīgi visai pasaulē, ņemot vērā šo aizredzējušo jau vairāk kā 30 gadu pieredzi. Bet šodien, lai mūsu sirdis sasilda Dievmātes vārdi, ko gribētu mums visiem atskan dvēselē, tas, ko viņa teica nesen, tas būtu kādu mēnesi pirms Kristus dzimšanas svētkiem. Mīļie bērni, šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu atjaunot lūgšanu, atverieties svētajai grēku nožēlas sakramentam, lai ik viens no jums manu aicinājumu var pieņemt ar visu sirdi. Es esmu kopā ar jums un sargāju jūs no grēka bezdibeņa, bet jums ir jāatveras atgriešanās un svētuma ceļam, lai jūsu sirds degtu mīlestībā uz Dievu. Dodiet vietu un laiku kungam, un viņš dāvās jums sevi pašu, un tādējādi Dieva gribā jūs atklāsiet mīlestību un dzīves prieku. Tātad citā vēstījumā mēs atceramies Dievmātes teica, mīļie bērni, un bez lūkšanas un šiem svētiem sakramentiem jūs nevarēsiet dzīvē atrast nec jēgu, nec prieku, nec mieru savā sirdī. Un tik ļoti mums nepieciešama ir Jēzus klātbūtne un pateicība viņa vissvētai mātei, ka viņa mums šo klātbūtni ir atnesusi un dāvāju.
Pievērsīsim uzmanību tam, kā Jēzus vienmēr ar Jēzus bērns ar atvērtām rociņām stāv man pretī. Līdzīgi varētu sacīt to, kā viņš ar atvērtām rokām stāv mums pretī, raugās uz mums arī no krusta augstumiem, kur pienedots pacelts. Un tāpat arī Betlenē šīs atvērtās rokas, kas gaida katru no mums cilvēku bērnu atnākam pie viņa. Un pavests svētīgais Jānis Pāvils II savā laikā sacīja, ka Dievs kļuva par cilvēku bērnu, tāpēc, lai mums nebūtu baila no Dieva. Un arī uz viņu raudzīsimies, gan šajā Betlenē, gan šajos vēstījumos, gan šajās atklāsmēs, un šais zīmēs arī, ko Latvijas ļaudis ir saņēmuši, tā raudzīsimies, kā lai mums nav baila no Dieva, lai viņš mūs iepriecina ar savu atnākšanu, un mēs arī viņu varam iepriecināt ar savu atnākšanu pie viņa, pie svētiem sakramentiem, pie kristības, pie laulības, pie grēka piedošanas, pie Euharistijas, svētās komunijas. Tas ar to tā atnākot mēs vienmēr viņam sagādājam prieku, un Jēzus sacīja arī kādā vēstījumā, ka es varu tev palīdzēt, un es ļoti gribu tev palīdzēt, tikai kā, lai es to izdaru, ja tu pie manis neatnāksi. Un tālūk mūsu atnākšana, tā ir tik liela nozīme, tik svarīgi, ka mēs atnākam pie Jēzus, un tādēļ arī jūs visus, es sveicu visus, kas šodien esat sapulcējušies Dieva vārdā, lai atnāktu pie viņa, lai tuvotos viņam, un svētība. Tā kā Medžugorē svētības dod un saka, caur vissvētās jaunavas Marijas, miera karalienes aizbildniecību, lai nu ar jums visiem iekļūt tēvu un dēlu mieras un svētību paliek vienmēr. Amen. Tāmēr, mīļie, es iešu lūgties. Paldies. Paldies, Andrej, tev. Paldies par vārdiem, par svētību. Paldies tev. Un mēs tālāk tagad runāsimies. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Diezgan negaidīgi, patīkam. Pārsteigts bija, ka tomēr visa, ka internets tomēr nostrādāja šoreiz. Viss bija kārtībā. Tā. Jā, es varbūt pabeigšu to, ko es sāku stāstīt, un pēc tam es Jāņonkulim, kā viņu sauc, tošu vārdu. Jā, tur bija tāds gadījums, tās grāmatas ir, kad aizputē, kur viņš dzīvo pie viņa sievieti, brauc ciemos, kura nodarbojās ar to, ka viņa pierunās sievietes nedarīt abortus, un tad viņa pēc tam rūpējās pat par tiem bērniem, kas piedzimst. Un tad, kad tā sieviete brauca, tad bija izkāpis gulbis no dīķa un nostājās tur tajā pagalmā un sagaidīja. Pēc tam iekāpa atpakaļ dīķī. Bet tas tā nekad citreiz nebija bijis, bet tikai tad. Nu, tādas lietas apmēram viņš rakstīja grāmatā. Jānis. Un tad ir par Ķeguma Krustakalni stāstīts par to, kas taisīja to Ķeguma Krustakalni Inta Brokāni. Tur ir ļoti daudz par Ķeguma Krustakalni, kā viņš ir tapis, kā viņš tas sācies taisīšanu. Labi, tad es tagad mēģināšu sazvanīt Jāni pašu.
Nu, augstie kungi. Mēs pat labāk tevi dzirdam, bet vēl neredzam. Mani neredzi? Bet tā mūsu vaina. Nu, tu vari sākt varbūt stāstīt, jo mēs tevi dzirdam ļoti labi. Dzirdat man? Kamera ir izslēgta. Tie notikumi viss ir galvenais vēstī par ko? Par pašu galveno un par pašu vienkāršāko, kur Jēzus vārdā 2 cilvēki un vairāk ierodās, Jēzus ar tur ir klāt. Tādā uzmanība arī. Jūs ieradušies arī tur. Visi esiet Jēzus Kristus vārdā. Jūsu vidu ir arī kungs Jēzus. Tas ir jāņem vērā. To daudz nesaprot. To daudz nesaprot. Arī galvenā lūkšana, kas ir, tas būtu jāskaita. To arī kungs Jēzus mācīja tēvreiz. Tēvs mūsu tēvs, kā nu katrs to definē. Tā ir pati galvenā lūkšana. Ar Dievu mums ir sakara. Tas ir abrīnojami, tas ir ļoti abrīnojami, ka mums Latvijā ar Dievu ir sakara. Mums daudz cilvēki. Pilnīgi. Mēs pat varam pajautāt. Viens, kas ir pats galvenais, ka jābūt ir cilvēkiem jābūt tā, lai viņus varētu izglābt. Dievs tēvs absolūti izglābt. Bet arī mūsu piekrišana vajadzīga. Mūsu gribēšana nevajadzīga, ka mēs vēlamies, lai Dievs mūs izglābt. Jā, mēs uzmanīgi klausamies. Diemžēl tas attēls nav, bet mēs labi dzirdam šeit, tomēr, visu, ko tu teici. Un tas, teiksim, grāmatā jau varētu teikt, nu, tur jau puse varbūt, jo arī fotoattēlu, visu, ko vēl mēs tā caurskatāmies, man ir ļoti grūti tā redz, ka man būtu jāiet slimnīcā, kā mēs to redz, vai nokārtos un tas. Bet ļoti daudz ir, teiksim, tāda Lilioza, laikam pie jums, viņa ļoti garīgi redzīga bija. Viņa zināja arī savu naudas brīdi. Arī. Mums ir arī fotogrāfija, kur mēs pie viņas tā konsultējamies un aprunājamies. Tur arī tā dzēniece Krievāna, Zintra Krievāna. Arī tādi cilvēki pazīstami visā šajā laika periodā. Gan brauc uz Rezekni, uz Daugavpili, arī bijām ar to priesteru apsi, ko apglabāja, ko bija no kā saka, tādā ļoti neglītā veidā tie piešķīri viņam naudu, piespriedi, kā saka. Cilvēki visdažādākos gadījumos. Vēl bija viens gadījums, kur vienā dzīvoklī vecāki nevēlējās, bet vecmāki vēlējās savus mazbērniņus nokristīt. Un tur bija ļoti daudz dažādu notikumu. Tur vairāk reizēs bija arī. Un tur tie bērni skaita rožkroņus, un kā jau vecā mamma samācīs, nu kā viņi spēlēsies, viņi spēlējās ar rožkroņus. Viņi skaita rožkroņus. Un viņiem tas ir tik patiesi, laikam nekas patiesīgāks pasaulē nav kā bērni. Un viņš spēlējās un domāt ar pie viņiem ir, nu, ticiet un netic. Es aizbraucu kārtējo reizi ciemos pie viņiem, tā mazākā vēl nemāk runāt un skrien man teikt, tante bija. Nu, es teicu, kā, tante, neviens tai brīdī vairāk tur nav. Nu, dievmāte pie mums bija. Mēs skaitījām lūkšanas, un viņi arī pie mums piedalījās. Tāda gadījuma arī bija. Un tur vairāk kārt tas notikās, tā kā tur ir kaut kas jau ir arī uzrakstīts. Dievs visu laiku ar mums. Dievs ir ar mums. Mums jābūt arī ar Dievu, lai mēs esam Dievu. Dievs arī to redz, ka mēs arī viņu saprotam. Vienā ziņā
Latvijā jau, kad tuvojās pārmaiņas, jo Dievmāte jau par to ir kā, nu jau, teiksim, zinādam, mēs jau vēl to nezinājām, kā tas notiks. Bet kā viņam pamācīja, kā lai turās ģimenes kopā, kā lai audzina bērnus garīgā aprūpē. Pirmais tāds ieskats, taisn arī Smelteros bija, kur Dievmāte bija. Jūs varat iedomāties, skolā vēl jau laiki nebija mainījušies, bet viņam jau bija viena istabiņa blakus klasē, un tur bija gan Dievmātes statueņi un svētbildes, un bērni vispirms ieskrēja un nodziedāja kādu dziesmiņu. Vai noskaitīja pātariņu. Man gadījās pat būt tādā reize, kad tas pirms stundas sākums braukot, un man ir nokatrām, ir ieskaņots arī kā bērni. Bet tas redz visu jā, nu redz, dzīve ir, teiksim, sūra. Kā tev izdodās savienot to pasaulīgo dzīvi un to garīgo dzīvi? Tur tev taču ir daudz, arī māja liela, kas tev jākopja. Ko tu vari savienot? Jā, tas ir dīvainākais, jo bija tas, kad šito procesu, par Dievmāti, kas ko notiekās, es nezinu, kāda iemesla dēļ bija, bet monsenjors Vaivods pēc saviem uzskatiem uzskatīja, ka būtu labi, ka privātā kārtā braukt un būt nevienam, tas nekur tad nevienam, neaizskar. Viņam māsicas, trīs māsicas, klostermāsas bija, kas bija no klostera, kā saka, kad no klostera vajadzēja padzīt viņas arī tika padzīt. Viņi par manīm lūdzās, ja es neesmu nekāds lielais garīgais, tad viņi garīgie cilvēki ļoti daudz lūdzās, lai būtu šitie sekmīgi šie braucieni un gājieni. Iedomājies, jo 100 reizes aizbraukt un būt, tas arī kaut ko prasa. Varbūt pasaka, tu esi tur bijis ļoti daudz, bet, nu, pasaka, šeit sēž cilvēki arī no pagastā, te ir daudzi cilvēki, kas pieņem arī atbildības lēmumus un kas strādā savās nozarēs. Ko tad tie vēstījumi, tie Dievmātes aicinājumi, kādi viņiem varētu būt adresēti? Kāpēc viņa tieši te Latvijā parādās un ko viņi grib teikt un kas varbūt nenonāk līdz viņiem? Latvija ir dievzemīte, Latvija ir māra zemīte. Tas jau tiek ieskaņots pat mūsu folklorā un tā kā taisn, tautas ticējumos. Kur tie ticējumi rodās? Mēs jau nezināsim. Ja jūs palasiet, bārnīca asariņas nosalauksīja, māmiņa kā noslācīja. Kur tā māmiņa bija? Kas tev pa māmiņa bija? Tā arī, kas to tagad pateiks? Bet tikai tādas lietas mums ir kļuvušas zināmas, ka tā viņš bijis, un arī tautas dziesmās bija bezsaulītas vakarā, kad dziedam un tā tāļāk. Tātad arī tagad tas būtu visiem tādiem varas pārstāvjiem, neliektu šito informāciju par Dievu, ka Dievs ir pasaulē, jo tagad tajos vēstījumos tiek brīdināt, jo grib jau pilnīgi to Dievu kaut kā izslēgt. Vai tas ir taisnība, tad redziet, Dievs svētī Latviju arī gribēja citu himnu vajag, kaut ko citu vajag, kaut ko savādāk vajag. Bet Dievs kā ir, tā viņš arī uz mums šodien gaida un skatās. Kā Dievmāmiņa uztraucās, ka tā pornogrāfija bija tik plaši gāja, nu tagad ieras vairs nevar, bet tad bija tuneļos un uz ielas malām un visas tās grāmatas, kādas mums nebija nekad iespējams, tika pabarots, kā tā tauta ar jauni un veci un lasīja
Un tagad garīgie kungi varbūt viens otrs arī iepriekš, jo mums tādi gadījumi bija, kad arī tāds nesmukumi bija. Jā. Varbūt, es domāju, varbūt, ka kāds grib Jānim kaut ko pajautāt. Jo Jānis varētu dot atbildes labas. No mūsējiem varbūt, jā, kāds. Nu, pats galvenais jau ir labestība. Pats galvenais ir labestība. Tas jau no Dieva nāk. Negribot, kas ar cilvēku negribot arī jau pakalpo. Tā kā kur katrs strādā, jo viņš cilvēkam labestīga atbilde, labestīga padomu un tā, lai nespēlē varbūt. Daudzās vietās, jo mēs manam tā lielo kungu spēlēšanu. Tu nezini, ko darīt, ko nedarīt. Un tādā veidā dikti interesanti būs, kā savus iedzīvotājus tur tā kā apsakojam, par viņiem gādām un tā kaut kā. Tam tik pajaut. Ko vēl Jānim pajautāt? Varbūt, vai ir gandarījums, vai viņam kaut ko gribētos mainīt, vai ir gandarījums? Par ko tieši? Par grāmatas. Jā, vai par grāmatas iznākšanu tev gandarījums ir, vai tu gribētu tur kaut ko mainīt, varbūt izdot savādāk? Redz, nebija jau tāda droša ziņa, ka tā grāmata būs vai nebūs, tad jau tur vajadzēja varbūt daudz ko vairāk uzmanīgi pielikt, bet es tā vienkāršībā braucu, kā vienkāršībā mēs pabrauc mājā, ierakstīju, mums ir lentēs, ļoti daudz ierakstīt svētceļojumos, mēs gājām visus 6 gadus gāju svētceļumos, no Limbažiem, no Ainažiem, no Ventspils, no Liepājas, no Rīgas, no Krāslavas, jā, no Krāslavas, no Zilupas gājām. Un visur bija daudz, un daži ieraksti arī ir, un daudz, un ko mēs lūdzamies? Mēs lūdzamies savus garīgos tēvus, kas mums kādreiz sanāk bija. Un mēs atcerējamies arī visus biskapus, Soloskāni ieskaitot, visu, ka mēs tajā ceļā gājām. Un varētu pat tā teikt, ka droši, ka viņi pat ar mums kopā gāja. Diezgan svētīgi daudz bija šitie notikumi. Mēs iegājām ar vienu gājienu, gājām caur smelteriem. Tur bija ļoti zīmīgi bija, bet tam vadītājām, kas tur bija no garīgā semināriem, Audzēkins, bet viņam it kā bija dot zīme, lai tur nekādu lielu uzmanību, nepiegriež un tā. Mēs pagaidījām, ka viņš aizmiga un 2 naktī cēlamies un devamies uz Dievmāmiņu. Un tad arī Dievmāmiņu mums parādīja, ka viņi tiešām ka viņi ir arī nomodā pa mums. Bet tad bija zīmīgi, mēs 5 cilvēki pie ūdeņa un maizes piekdienās. Bet, kad gājām ārā no smelteriem un no pīliņiem, kad gājām, kur grēksūdz ievilkās pat 2 stundu ilgāk nekā bija domāts. Iedomāties, kāds milzīgs atšķirības. Un tajā piekdienā 60 cilvēki jau pie maizes un ūdeni. Tas bija arī ļoti iespaidīgi. Tas mūsu vadītājs atkal uztraucās, ko es darīšu, ja jūs te sāks paģībt un ka jūs nevarēs aiziet un atlonu vairs nav tālu un tā viņš kandrīz uzskatīja to žestu, bet tas žests bija ļoti nozīmīgi. Tas ir gavējs pie maizes un ūdens. Vai šī grāmata ir arī akceptēta no baznīcas, teiksim? Pastāsti. Jā. Vai tad šī grāmata no baznīcas ir akceptēta? Grāmata, teiksim, lai es tagad otrreiz viņu varētu vēl tā izlasīt un tā konkrēti atbildēt.
es pat esmu neredzīgs un neredzīgā piedarība. Viena acis pilnīgi neredzu, viena es redzu tā. Es redzu, kā Almas tajā ekrānā ir. Tā kā redziet, un es nekur pagaidam nelaidos uz kādām operācijām, domāju, ja es galīgi, tad es nevarēšu vairs aizbraukt. Bet mēs uz Smelteriem 2 reizes gadā braucam. Mēs mājā mēnesi, Dievmātes mēnesi un arī oktobrī braucam. Un tagad Dievmāte mūs sāk apveltīt vēl vairāk. Viņa fotogrāfijās parādās. Fotofilmā jau nu, kad 5-6 reizes jau Dievmāte arī parādās, ka viņa ir atnākusi pie mums. Nu, ko mēs vēl gribam, es nezinu. Jā, ir akcepts no Dievmātes. Akcepts ir no Dievmātes. Jā, nu es jau arī iedevu arkibīskapam to grāmatu, bet nu attieksmi neitrāla pilnīgi tā. Nu dariet, kā jūs gribiet. Labi, nu paldies par tavu klātbūtni, tu biji gandrīz tā kā blakus. Es nezinu, vai tie pāri tālāk ir tikai. Ļoti labi. Paldies jums un paldies Dieviņam, jo es domāju, ka es varbūt nomiru netapūšu nemaz par to grāmatu parunāt, bet nu, paldies Dieviņam un paldies Dievmātei un viss. Mums ir daudz dažādi tādi redzējumi un skati. Nu, un to cilvēku ir apmēram 20, varu pateikt. Tātad nav mazums, ir cilvēki. Ir gan garīgā kārtā redz, gan, nu, sapnī tad jau ir vairāk, bet daudz īpašā kārtā redz Dievmāti. Un tā kā uz Māra zemes karalieni, protams, mēs varam paļauties. Bet vai viņi var paļauties uz mums? Tagad ir jautājums tāds, vai mums var paļauties. Jā. Jādzīvo, jāstrādā, jācīnās un jādara labi darbi visiem. Paldies, Jāni! Jā, jo, lai top slavēts Jēzus Kristus, lai Dievmāmiņai arī gandarījums par to, ka viņi tik, kā saka, pacietīgi bija ar mums, lai tik daudz reiz atnākt un dod mums zīmes un arī cerību. Dod mums cerību, tas ir pats galvenais. Paldies! Atā! Atā! Ko lai vēl pasaka? Gribam mēs visi dzīvot skaisti, gribam, lai mums visiem labi iet, bez Dieva jau tas nav iespējams. Ja jau no mums arī sūta Dievmāte pie mums, tad tas ir vajadzīgs, un tad tur ir jāieklausās, un par to ir jāpārdomā. Varbūt šeit mums ir luterāņu garīdznieks. Pastāst tu mazliet, kāda tava attieksme pret to ir. Ivo Paulovičs. Jā. Ivo Paulovičs no Saulkrastu draudzes. Pirms es gribu apsveikt tevi. Aldis ir kaut arī katolis, bet mans draugs. Apsveicu, un te tev manis paša darināt vaska sveci. Lūdzu. Jā, dažus vārdus. Es varētu sacīt svēto rakstu vārdiem. Varētu sacīt tā, ka mēs varam būt priecīgi par katru veidu, kā Dievs tiek pagodināts. Un visas lietas, kas ir Dieva vārdu godam un ticības celšanai, ir labas. Tādēļ es priecājos arī par to, ka Aldis ar tādu lielu entuziasmu viņš jau ir iepriekš izdevis grāmatas, un arī šo grāmatu viņš ir izdevis ar lielu entuziasmu, ieguldot savu laiku un savus līdzekļus,
un veic šo darbu pilnīgi un galīgi nesautīgi. Man liekas, materiālā ziņā pat ir krietni iegriezis sev dažu labu robu ar šo darbu. Tā ka mēs varam uzskatīt, ka tas ir no viņa puses upuris. Upuris, ko viņš nes Dievam par godu. Un katrs Dievam pienests upuris no Dieva tiek pieņemts, un tas nes arī labus augļus. Tā kā es esmu, kā jau man tiku stādīts priekšā no luterāņu puses, tad, protams, kā saka, jūs no manis nesagaidīsiet nekādu oficiālo viedokli, tāpat, kā saka, ja jums nav oficiāla viedokļa no jūsu baznīcas vadības, vēl jau mazāk no manis, es tikai gribu kā viesis un kā Alda draugs izteikt prieku un vēlreiz atgādināt to, ka katra laba lieta, kas ir Dieva godam un ticības celšanai, ir tiešām laba. Un redziet, es tā aizmugurē sēdēju, tā klausījos tās liecības, un tad es tā domāju. Interesanti. Citreiz no luterāņu puses izskan tāds, par visām tām parādīšanām un par zīmēm un brīnumiem izskan tā, redz, bet jums parādās, mums nerādās. Kāpēc jums rādās, mums nerādās? Tā kāds varētu teikt. Un tad man nāca prātā notikumi no evaņģēlija. Atcerieties, pestītājiem, farizēju un raksturmācītāji teica, parādi mums kaut ko. Viņiem rādīja? Nerādīja. Tad, kad viņš pie valdnieka stāvēja priekšā, viņš teica, parādi kaut ko. Viņš nerādīja. Bet tie, kas nāca pie viņa ar ticību, tie redzēja, tie piedzīvoja. Un te mēs redzam vienu lietu, ka Dievs uzrunā cilvēkus, kuri viņu meklē, kuri pēc viņu tiec, un kas pats svarīgākais, uzrunāt tādā veidā un ar tādiem līdzekļiem, ka cilvēks saprot. Un es pilnīgi, un tas ir mans personīgais viedoklis, ticu, ka Dievs var runāt uz cilvēku arī šādā veidā. Tā, Dieva svētība, lai šī tavu izdotā grāmata nes labus augļus pie tiem, kur lasīs. Paldies! Tagad tu pateici savus domas skaidri, bet es jau jūtu, ka tādas viņas tev ir. Tas skaidri. Paldies. Varbūt vēl kāds grib kādu vārdu teikt, varbūt vēl kāds grib kādu liecību sniegt. Labi, tad novēlu visiem priecīgas un laimīgas, svētīgas Ziemassvētkus, un lai nākošais gads būtu, lai iet uz augšu, lai būtu labāk nekā šinī, lai sāktos pacēlums. Un jums visiem laime, prieks un mīlestība ģimenēs un veiksmi darbā. Paldies. Paldies. Un lai tava grāmata ļoti daudzus uzrunā. Vārdā, kā mūsu darbinieku un kā izcilu redaktoru sveicu, jā, un arī tev visu labāk. Paldies. Tev vietas trīs, lai tev būtu lietas atzīst. Paldies par grāmatu.